Par nākamo nedēļu no astroloģijas redzes punkta pastāstīs Aleksandrs Sokolovs. Labrīt! Atgādināšu, ka mēs dzīvojam laika posmā, kad darbojas ārkārtīgi saspringti aspekti. Sevišķi tas būs jūtams 2., 3. aprīļa dekādēs un maija 1. pusē, bet jau šodien Saules un Urānas savienojums pie tam saspringta planētu stūrī izpaužās ļoti skaidri. Nedarbojas, kā mums gribētos, datoru un elektroniska tehnika, gan avāriju vai traumu skaitlis palielinās, bet tas viss ļauj mums mobilizēties intelektuāli. Tāpēc cilvēki, kuri nodarbojās ar radošu darbu vai vienkārši viņiem jāpieņem kaut kādus ļoti tādus atbildīgus lēmumus, tādiem cilvēkiem šis savienojums var pat palīdzēt. Šonedēļ, nedēļas vidū darbojas ļoti saspringti planētu aspekti, bet sākot ar svētdienu un nākamnedēļ sākumā darbosies emocionālo planētu harmoniskie aspekti. Un līdz ar to mēs varam gan kontaktējot ar draugiem un tuviniekiem, gan vērojot apkārt sevi dažādi skaistumi ir dabā, vai ir māksla, vai ir patīkami cilvēki, mēs varam visu to baudīt. Un ceru, ka nākamnedēļas sākumā visi mēs pārdzīvosim kaut kādu prieku. Veiksmi!